Bieži vien mēs dzirdam, cilvēki saka, es neesmu radošs, inovācija nav priekš manis. Tā skaistā patiesība ir tā, ka radoši esam mēs visi, tikai jāspēj tas atbilstoši pielietot. Un priekš tā ir inovācija. Inovācija process, kurā mēs radošumu pārvēršam naudā, jeb konkrēti spējīgā un pieprasītā produktā vai pakalpojumā, kas nepieciešams plašākai sabiedrībai. Alberts Einsteins teicis, ka centies kļūt nevis par cilvēku, kam sako veiksme, bet gan par cilvēku, kas rada pievienoto vērtību. Un, manuprāt, šis ir īstais laiks, lai mēs to novērtētu, savu potenciālu, ko mēs varam dot sabiedrībai, un kļūt arī par saviem dzīves noteicējiem. Nevis nauda, bet komanda ir pats svarīgākais idejas sākotnējā attīstības stadijā. Un šajā komandā ir nepieciešami 4 tipi cilvēki. Idejas cilvēks, uzņēmējs, kas ideju attīsta, administrators, kas tiek galā ar ikdienas lietām, un dvēseli gans, kas satur šos komandas cilvēkus kopā. Kad veido savu komandu, padomā, lai visi šie tipi būtu šajā tavā komandā. Vienmēr atceries, ar ko tu būsi labāks par citiem. Jo mēs domājam par radošām lietām visi, taču ir svarīgi, ka tu atrodi savu konkrēto nišu, kur tu esi vislabākais. Ja tava ideja ir tāda, ko var viegli nokopēt, un ja tu to nevari aizsargāt, tad esi pirmais tirgu un tu nosmēli skrējumu. Tad, kad tu darbojies, kad tu sāc savu uzņēmējdarbību, neaizmirsti, ka Latvija nav vientuļa sala. Un pat ja mēs esam mazā izcilā ekonomika, mums ir nepieciešams ņemt vērā visus globālos izaicinājumus, ar ko pasaule šobrīd sastopās. Vai tu zināji, ka Ķīna drīz kļūst par pasaulē lielāko angliski runājošo valsti? Vai tu zināji to, ka 10 mūsdienu pieprasītākās profesijas vēl nemaz neeksistē 2004. gadā? Un vai tu zināji, ka tehnoloģija attīstība ātrums dubultojas katru 2. gadu? Ņem to vērā, jo tas būs nepieciešams, lai tu kļūtu konkurētspējīgāks. Latvijā darbojās vairākas, patiesībā daudzas nevalstiskās organizācijas, kas palīdz ideju autoriem un uzņēmējdarbības uzsācējiem uzsākt savu uzņēmējdarbību. Viena no tām ir Biedrība Zināšanu inovācijas sabiedrība, kas konsultē ideju autors ideju agrīnajā stadijā un palīdz saprast, kāda komanda ir nepieciešama un kas ir pirmie mājasdarbi, kas jāizdara, lai ideju reāli sākt īstenot dzīvē.